Čau! Esmu atpakaļ podkāstā, pirmā sezona, otrā sērija. Mani sauc Līva Bistere, un šodien pie mums ciemos ir atnācis Rolands Bāliņš. Tātad vairāk iepazīstiniet, kas jūs vispār tāds esat. Jā, čau visiem. Es esmu Mārvisolas ģimnāzijas ķīmijas skolotājs. Un tas ir droši vien, kā jūs mani pazīstat, vai tas, kur mums podkāsts notiek. Jā, es mācu ķīmiju vidusskolai, padziļināto ķīmiju 12. šogad 11. Esmu, protams, mācījis arī citas klases, bet šobrīd tā ir vairāk vidusskola tieši. Tā kā kaut kā tā. Strādāju šeit laikam jau 6. gadu. Vairs neatceros precīzi laiku, bet jā, tas būtu, ja mēs tā runājam. Jā. Jā, un kā vispār jūs izdomājāt kļūt par ķīmijas skolotāju? Kā es izdomāju kļūt par ķīmijas skolotāju? Garais stāsts vai īsais stāsts? Garais. Garais stāsts. Īstenībā tas ceļš tāds baigi, tāds, kā es saku, tagad es pabeidzu vidusskolu, tagad es mācījos 12. klasē, piemēram, vai arī pirms tam es noteikti nedomāju par to, kad es mācīšu skolā kaut kur kādu, tāda doma vispār pat neienāca prātā, bet tā kā kaut kā tā pieredzīta visu laiku kaut kāda no kaut kurienes uzkrājās, un tad tu īsti saproti, ko tu gribi darīt. Un man tas bija saistībā ar to, kad es mācījos pēc vidusskolas vienkārši ķīmiju. Es pēc izglītības esmu ķīmiķis. Un bija tā, ka es tajā laikā, kad es mācījos studijās, man ik pa laikam parādījās kaut kādi privāti skolēni, kurus vajadzēja sagatavot eksāmeniem vai palīdzēt ar mājasdarbiem un tā tālāk. Un es tā kā pamēģināju un sapratu, ka man ritīgi patīk. Es iepriekš to nebiju darījis. Plus vēl man sanāca tā, ka strādājot, mācoties augstskolā, es darbojos arī studentu pašpārvaldē, un es tur biju kā pasākumu vadītājs parasti. Un, tā bija tas galvenais arots, varētu teikt, tur. Un tad man sanāca tā pieredze daudz ar to pasākumu vadīšanu, strādāt ar cilvēkiem, un tā kaut kā tas viss salikās, kad jāpamēģina varbūt tās pamācīt skolā, tas tā kā ritīgi interesanti. Strādāju ar cilvēkiem, kas man arī patīk, un izdomāju pēc maģistrantūras pamēģināt aiziet pastrādāt skolā, jo maģistrantūrā es tā kā strādāju, arī savā tajā nozarē, kas ir tas ķīmija, man tā specialitāte ir tā kā analītiskais ķīmiķis, tas ir pārtikas analīzes un viss kaut kas tam līdzīgs. Un es sapratu to, ka tas ir tāds baigais rutīna darbs priekš manis, tā kā tas interesanti, bet tā, nezinu, priekš manas personības tas nav tāds kaut kāds, ko es gribu darīt līdz galam. Un tad es izdomāju, ka tas bija tāds mērķis, labi, es iešu strādāt skolā. Un tā kaut kā, es izsūtu īsumā uz ļoti daudz skolām CV. Pirms es tā kā vispār atnācu, man nebija tāds plāns, atnācu uz Mārupi mācīt. Es izsūtīju daudzām skolām CV, bet es biju pa vasaru. Protams, kad visi ir atvaļinājumi, man viens vēl neko neatbildēja. Un tad es domāju, ka varētu kāds mums atbildēt, jo es aizsūtu uz kaut kādām 10 skolām un bija jau kaut kādā augusta pēdējā nedēļa bezvasai, un man īsti nav tā darba. Un tad man vienkārši vienā dienā uzrakstīja no 2 skolām no šejienes un no Mārupes pamatskolas, kas ir Tīrainē. Un tad tajās abās skolās sanāca, ka tur vajadzēja mazu slodzīti. Un es tajā pirmajā gadā dabūju tādu mazu slodzi salīdzinošanu, strādāju gan tur, gan šeit. Kaut kā tā pilnīgi. Es neesmu arī saistīts īsti ar Mārupi, jo es esmu vispār nāku no Smiltenes, studiju laikā atbraucu uz Rīgu. Un Mārupiem vispār tā kā vienkārši tas nokļuva nejauši, tā varētu teikt. Tas tāds pusgarais stāsts. Un tagad ir tikai pamatskolā vairs, ne? Nē, es no turienes aizgāju projām jau, man liekas, 3. gadā, kad strādāju. Jo bija tā, kad, ja es pareizi atceru, bija tā, kad man tajā 2. gadā bija tā doma, kad, labi, es turpinu strādāt skolā, jo tas 1. gads bija tāda vairāk taustīšanās, jo, redz, man nav tās pedagoģiskās izglītības, un man jau nebija tie materiāli, man viss bija jauns un tā, un viss bija pašam jādara. Man arī daudz kolēģi, kas palīdzēja, tas bija ļoti forši un tā, bet 2. gadā jau bija tāda lielāka slodze, un tad sanāca tā, ka 3. gads jau bija tāda pavisam liela slodze, plus man vēl tā kā iedeva audzināmo klasi, un tad bija tā, ka man, tas bija šeit. Tā
Un tad līdz ar to es nevarēju palikt vairs tur, jo man vienkārši nebija fiziski laika. Un tad es paliku šeit. Es vēl esmu šeit. Lēnām man slodze arī šeit samazinās. Jā, kaut kā tā. Un tad forši par skolu, bet tad vairāk kā par bērnību. Vai bērnībā arī jūs gribējāt būt skolotājs? Vai Nē. Tieši kādi sapņi bijuši? Nē, es jau saku, tā kā tas no bērnības skatoties, tā kā tur noteikti man nevienā brīdī, pirmā reize, kad es vispār iedomājos par to, kad es varētu mācīt skolā, tas reāli bija kaut kādu, sanāk 23 gadu vecumā, kad es principā jau biju gandrīz beidzis maģistrantūru. Tas bija tāds, es iešu mācīt skolā. Labi, tur arī bija tas, ka, es jau pieminēju to pasākumu vadīšanu, privātu stundas, bet citreiz tur arī bija tā, kad es aizbraucu palīgā cilvēkiem, draugiem, kas bija man, kas bija skolotāji jau. Un tad bija tās, ka, piemēram, es arī skolā citreiz, kad atnāk kaut kāds tur pārstāvis no kaut kurienes, viņš kaut ko izstāstā. Piemēram, es nezinu, tur Artis Pabriks ir atnācis, viņš stāstā vidusskolēniem tur par obligāto dienestu. Tāpat tās es citreiz tiku uzaicināts, lai pastāstītu, piemēram, par universitāti. Un tad bija interesanti, liekas, tā kā tie jaunieši tādi interesanti publika. Es jau neesmu arī paigi vecais, es tā gribētu domāt. Bērnībā vispār tā kā nebija man tādas domas, kad skolotājs vai kaut kas tam līdzīgs. Bet, ja mēs skatāmies tādiem, tu jautāji arī par to, vai ko es vispār citu domāju bērnībā. Es īstenībā pat tā neatceros. Tikai ir tās tipiskās profesijas, tur vīrieši, tur policisti gribēs būt, tur sievietes kasieres, tur, kad pieaug, man liekas, bērnībā viss tā domā kaut kā, bet, ja godīgi, es tā baigi tiešām pat neatceros. Laikam varbūt vienīgais, kas man tā bija bērnībā, kad es gribēju kļūt par futbolistu. Bet tas futbolists man kaut kā, tur tā kā cits tāds stāsts. Es spēlēju futbolu, labi spēlēju futbolu no 1. klases līdz 10. klasē es aizgāju projām. Un tad sākās tā kā, bija tie uzaicinājumi spēlēt futbolu. Es par cik es labi spēlēju, bija tā kā, jau mani pamanīja vairāk, un tad bija tās cik tur, 16, 15 izlases, kas tagad ir, es neatceros vairs precīzi, kura tā bija. Bet aicināja man tur spēlēt, un bija šie te treniņi, uz kuriem bija papildus, piemēram, jābrauc tur trenēties uz Rīgu. Un man jau tas bija ļoti liels gabals. Un tad, tā kā, tad arī tā vide tur kaut kā pamainījās mums tajā futbolā komandā, varētu tā teikt. Un, protams, arī tie visi pusauģi gadi, un tas viss kopā, tā kā, kad es bija tā mācības vēl sāka līdz ar to kaut kā ne tā būt, un tad man bija jāizvēlās, un tad es kaut kā, protams, izvēlējos. Droši vien tā vieglāko ceļu varbūt kaut kādā ziņā, bet tajā brīdī droši vien tas bija tāds pareizākais, kad es tā kā aizgāju prom no turienes. Bet tas nav nekad kaut kas tāds, par ko es beigtu būt pārdzīvojis. Tas varbūt bija tā, es domāju, es varētu būt futbolists, bet tur tāds, kaut kā tā, jā. Tu vairāk par sportu, mēs padzirdējām, ka jūs boksā esat gājuši, vai? Es vēl joprojām, eju. Un kā jūs to sākāt, cik ilgi? Tas īstenībā, tā kā tas pirmsākums arī laikam tieši sanāk tur, kur mēs tikko pabeidzu to iepriekšējo tēmu, jo es tajā 10. klasē aizgāju no futbola projām. Un tad bija tā, kad es kaut kādu pusgadu apmēram nedarīju īsti neko. Bet man tas sports laiku bija bijis dzīvē, jo es biju pieredzi pie tā, kad es laiku futbola treniņu paralēli, bet tur visu laiku kaut kādas, kas tur volejbolu arī trenējos, vēl galda tenisā trenējos, un kur tik vēl nē, tur ļoti visu laiku, tā kā man dzīve bija pa lielam mājas, tur pēc tam kaut kāds sports. Un tad bija tā, kad es to visu biju nedaļai atmetis, tad bija palicis tāds ļoti maza daļiņa galda tenisu es spēlēju, bet man ar to bija tā kā pa mazu. Man bija draugi, kas bija sākuši iet uz kickboksu un klases biedri. Un viņi man piedāvāja, vai es tā kā arī negribu aiziet. Vispār man nebija nekāda ekspektācija, tā kā tāds, vai jāpamēģina, kāpēc ne. Nebija tā, kas tur beig būt kaut kāds tur aizrautīgais ar cīņas sporta veidu vai kaut ko tam līdzīgi, bet man vienkārši patīk sports in general, tāpēc es domāju, ka jāpamēģina. Un tas vēl pie tam bija kaut kādas 100 metrus no manas mājas zāle, kas bija ritīgi forši.
Un aizgāja man arī iepatikās. Un tad vidusskolā no 10. klases līdz 12. beigām arī tur notrenējos. Tieši kickboksā, boks, kickboks, tas tāds tā kā apvienojums. Un kickboksā jau nevar iztikt, ja tu nevar tikai kājām spērt, ir jāspēr arī ar rokām, tur jāstrokā. Un tad es aizgāju, kad beidzās 12. klase, es atnācu uz Rīgu, un tad vispār bija sports, kaut kur pazuda pilnībā no manas dzīves. Tas laikam bija vairāk saistīts, droši vien ar to, ka bija, piemēram, ļoti daudz jāstudē, protams, arī visādas ballītes un vispār cita dzīve šeit bija, jo tas sports palika tādā otrajā plānā un īstenībā pēc tam uz kaut kādiem gadiem, 4 mēram vispār nebija manā dzīvē. Un tad ļoti tādā parastā kaut kādā interesantā sarunā es ar vienu meiteni runāju, viņa stāstīja, ka viņa iet kickboksā šeit Rīgā. Un tad vispār tā bija pirmā reize, kad es reāli iedomājos vispār par to, kāpēc es īsti pārtraucu sportot. Man nebija tāds īsti izskaidrojums, bet es droši vien domāju, ja tā pēc tam pāranalizē sīkāk, droši vien tas tāpēc, ka redz, ja visu laiku dzīvē tu tādā agrā vecumā, es visu laiku non-stopā to darīs, tad tas arī bija droši vien man tāds, ka labi, tagad pietiek. Bet tagad sāku par to domāt, bija tāds, ka kickboks, tas vispār tas cīņas sporta veids, priekš manis personīgi tā ir bijusi vienmēr tāda lieta, kuras tajā brīdī domāju, kāpēc aizgāju prom, ka tā ir bijusi tā lieta, kuras esmu bijis vienmēr 100% iekšā. Tā, ka, droši vien var iedomāties tādu lietu, kas tev nenormāli patīk, kuru tu varētu darīt rītīgi visu laiku un maksimāli, cik vien tev ir enerģijas un laika un viss pārējais. Un man es sapratu, ka man tāda sajūta bija vienmēr ar to kickboksu. Un tad es aizgāju uz to zāli, kur tā meitene trenējās. Sākumā es aizgāju uz boksu. Interesanti bija tas, ka, protams, sākumā bija, cilvēkam, kas visu dzīvi tur ir bijis tāds ritīgi kompetitīvi un darbojies, viņam liekas, ka viņš ja arī pagājuši kaut 4 gadi, kurš studējis ko darīs, viņam liekas, ka viņš visu var izdarīt. Un es aizgāju pirmo treniņu, un man liekas, ka es visu varu izdarīt. Un pēc pirmā treniņa bija tā, ka es aizgāju mājās un es nevarēju no gultas izkāpt ārā. Tur bija ritīgi, traki. Bet es sapratu to, ka šitas ir, tas ir tāds ritīgi mans. Boks, kickboks. Jā, tas ir tas, ar ko es nodarbojos, principā, savā ārpus laikā, brīvajā laikā, un šobrīd jau pat īstenībā tā bišķiņ nopietnāk, jo es pārkvalificējos par treneri. Šobrīd mācos par kickboks treneri. Tā kā tā dzīve kaut kā. Jā. Un vēl par bērnību, vairāk par tiem pamatskolas, vidusskolas, varbūt laikiem, kāds atzīmes vai vispār kādi interesanti notikumi varbūt? Tieši no bērnības vai no tiem skolas gadiem? No skolas gadiem, skolas gadiem. Mācījos es vienmēr, ļoti labi, varētu tā teikt. Ja mēs skatāmies caurmērā uz atzīmēm, atzīmes man bija labas, bet es nekad neesmu laikam tā uzskatījis sevi par, kad es tādu baigi. Jo man ir paveicies ar to, ka man nav bijis nekad jāiegulda liels pūles, lai es kaut ko saprastu. Un es arī parasti skolēniem vismaz saku, es tā kā saprotu visus, ir cilvēki, kuriem labāk sanāk, kuriem sliktāk sanāk, bet manuprāt, tomēr, ja tu ieguldi to darbiņu stundā un arī vienmēr skolotājiem pajautā, kaut ko tu nesaproti, vai ir aizies kāda konsultācija, ar to pietiek, lai saprastu kaut kādas elementāras lietas. Un tad man arī bija tā vienmēr, ja es kaut ko nesapratu, tad es vienmēr uzreiz pajautāju. Man arī viss bija skaidrs, un tad man nebija, es arī biju tāds bērns, kas īsti, es neslimoju daudz, un es arī daudz nekavēju, līdz ar to man nebija nekāda baigie robi un tam līdzīgi. Tāpēc, man diezgan labi tas viss padevās. Kas man nepadevās, man labi, es nevaru teikt, man viss padevās, man padevās pamatā droši vien tādi eksaktie priekšmeti, kas ir pat ķīmija, fizika, matemātika un tādi. Man absolūti nepadod zīmēt. Es tā kā zīmēju ļoti slikti. Ļoti slikti zīmēt. Es dāvādu stālāts, dāvādu dīču. Kaut ko vismaz zināju, ka uzreiz var izslēgt ārā. Tā.
Man vispār arī patīk dziedāt. Es esmu kādreiz dziedājis arī korī un tam līdzīgi. Bet nekad arī neesmu domājis par tādu, ka mūzika varētu būt kaut ko kāds manējis. Nu jā, tā kā kopumā mācījos diezgan ok. Bija pamatā tie priekškurs man padevās. Valodas. Es vispār starp citu valodu klases beidzis. Jā, tā kā man nebija tāds ķīmijas novirsiens kaut kāds. Es mācījos valodu klasē, mums bija padziļinātā angļu valoda. Man vienmēr liekas smiekli padziļinātā angļu valoda 2 stundas ilgi vairāk nedēļā kā pārējie. Kas ar tādiem notikumiem? Droši vien tad jāpajautā kaut kas specifiskāks. Es nevaru iedomāties, ko es tādu varētu izstāstīt par vidusskolas notikumiem vai kaut kādiem skolas gadu notikumiem. Tas nenāk nekas paik prātā. Tad mēs varam pārēt pie nenopietnākiem jautājumiem. Okay. Tad jautājums par varbūt nelegālām vielām. Vai kāda jums ir bijusi pieredze, ja ir bijusi pieredze? Tas ir kādā ziņā domāts, tas ir tā kā, vai es esmu kaut ko pats lietojis? Jā, bet varbūt vai no mazākiem gadiem. Jā, droši vien, kad es kaut kādā pirmo reizi visticamāk, ja es tā padomāju, kad es uzsmēķēju, piemēram, tas varētu būt kaut kādā 5. klasē. Reāli, es domāju, ka pirmā reize, kad es uzpīpēju, bija kaut kāda 5. klase. Jūs. Jā, un īstenībā runājot par kaut kādām arī par to pašu smēķēšanu, es diezgan arī intensīvi pīpēju kaut kādā no 12. klases līdz kaut kādām 2. vai 3. kursam. Arī tā kā, augstskolā sanāk kaut kādi 3-4 gadi, kaut kas tam līdzīgs. Jā, bet pīpēšana, tas tāds, man liekas, ļoti kaitīgs ieradums, no kā ir grūti tikt vaļā. Šobrīd es nepīpēju, jau diezgan ilgu laiku. Jā, es pamēģināju arī kaut kādu saltiņu uzpīpēt un tam līdzīgi. Un, man liekas, tas vispār kaut kas ļoti briesmīgs, jo jebkurš cilvēks, kas pat nekad nav pīpējis, viņu, man liekas, tik viegli var uzsēsties. Jā, es domāju, tas par pīpēšanu kaut kāds. Protams, kaut kāds tā jau arī, protams, skolotāji kaut kādā veidā ir cilvēki, un mēs jau visi esam auguši, un, protams, ka tajos kaut kādos pusauģu gados vai augstskolā arī tas pats kaut kāds alkohols ir ticis lietots, un tāpat marihuāna ir būt ar uzpīpēta, jā, un tam līdzīgi. Tā kā, tā kaut kā. Bet, tas šobrīd ikdienā tas nav mans dzīvesveids, kaut kā tā. Jā. 5. klase šokā. Jo tagad man liekas, ka traki, ka diezgan jauni sāka, bet labi 5. klase. Jā, bet katrā vecumā ir savas tās kaut kādas, tiksim, ja katrai paaudzei ir tie kaut kāda sava specifika, kas notiek kurā vecumā un tam līdzīgi. Ja es atceros, piemēram, padomāju arī par Samiju Vienoģenu, reāli, mēs tur ļoti daudz pīpējām. Tur nebija tā, ka es biju kaut kādā speciālā kompānijā, kur bija, cilvēki, kas tur pīpēja. Tā nebija. Tur bija tā, ka īstenībā es paskatos, piemēram, tie pašā vidusskolā vai arī pamatskolā, arī 8. 9. klasē mums bija reāli, vismaz kāda gan arī 3. klases, kas pīpēja. Tā kā pīpēšana tajā laikā, man liekas, kad es mācījos skolā, bija ļoti, ļoti populāra. Un tagad jau, es domāju, ka tagad tas arī ir populāri, ļoti vienkārši šobrīd varbūt cigaretes nav tik populārs, tagad ir populāri tie maisiņi, saltiņi un vispārējais, ko mēs nevaram sajust. Reāli jau, tā kā, es domāju, ka tā kaut kā. Jā, labi, tur nebija tāds, man nav tāds atgadījums bijis skolā, kur es tagad iedomājos, es esmu dzirdējis, ka, piemēram, mums te kādreiz. Es atceros, piemēram, mūsu laikā skolā bija kādreiz varbūt tāds gadījums īpaši, kur kāds bija skolēns atnācis tur sadzēries vai kaut ko tam līdzīgi. Tas, man liekas, tā ļoti bezatbildīgi. Ar to gan man nekad nav bijušas tādas problēmas, kad es vienmēr esmu uzskatījis, ka, ja tev ir kaut kas tāds svarīgs jāizdara, kaut vai tās pašas mācības vai tie paši treniņi, tad tev tur ir jābūt, maksimāli tādam, pie saprāta varētu tā to nosaukt. Man liekas, tas tāds ļoti stulbs kaut kas, kad, piemēram, atnāc uz skolu, tur sadzēries. Man nav bijuši tādi gadījumi noteikti, pilnīgi var apgalvot 100%. Tā kā kaut kā tā. Bet, vispār es biju diezgan paklausīgs. Bet, arī interesanti ir tas, kad, man nebija tādi kaut kādi baigie
Kā lai pasaka? Es nebiju tāds baigais tur likuma pārkāpējs, varbūt tāds ir tie kaut kā lai tie pusauģi, ar kuriem varbūt ir grūtības. Man tā īsti nebija. Es vienmēr biju tāds, kad, ja es arī kaut ko izdarīju, tad es vienmēr apzinājos, ko es izdaru. Un es esmu darījis arī daudz stulbas lietas, tagad domāju par tiem notikumiem. Bet īstenībā ļoti daudz lietas ir tās, par kuriem man vecāki nekad neuzzināja. Un tad ir tās lietas, kuras saviem vecākiem esmu stāstījis tagad jau tādā pieaugušā vecumā, jo tagad jau viņi to var saprast labāk. Jā. Piemēram, mēs darījām tādas, man liekas, ko šī brīža jaunieši nedara. Piemēram, mēs ziemās vai rudeņos apmētājām mašīnas ar pikām un āboliem, kad viņus tur braukā. Ļoti daudz bēgām no visādiem cilvēkiem. Protams, es tagad iedomājos, ja man kāds iemes tur ābolu pa mašīnu, kad es braucu kaut kur. Ļoti gudri mēs bijām. Jā. Dedzinājām mēs visu kaut ko. Patika dedzināt lietas. Jā. Tā kaut kā. Man ir viens laikam tāds trakākais nodarījums, ja mēs skatāmies tādiem interesantiem notikumiem. No tādas pusauģu laika mēs kaut kādā 8. klasē netīšām. Ne jau speciāli nebija tā, ka mēs speciāli nodedzinājām vairākus hektārus ar zāli. Es zinu, kāds lauks, tas graudu lauks bija. Tas nebija speciāli, vienkārši mēs bijām pārāk stulbi, varētu tā teikt. Mēs aizdedzinājām tā kā ar flakoniņu, un cik tu aizdedzini ar to uguni un ar flakoniņu tā kā pūri. Un viņš tā kā forši deg. Un vienā brīdī uzpūt ritīgi vējš. Un tad tas vējš tā kā paņēma aizrāva tādu ritīgi lielu placi. Mēs bijām 3, un mēs vairs nevarējām nodzēst ar kājām. Un ko mēs izdarījām? Mēs sākām mest akmeņus virsū. Tie akmeņi nepalīdzēja. Mēs izdomājām, reku blakus bija tādas vecas durvis, mēs tās durvis uzmetām virsū, tās durvis aizdegās. Bet tajā brīdī tu pat nedomā par to. Protams, tagad es liekas loģiski, kāpēc lai durvis nāst virsū spēk. Jā, bet ne. Jā, un tad tur ļoti liels tāds lauks pie manas mājas nosvila. Jā. Bet, neko. Tā bija. Tā bija. Gan jau ir vēl kaut kāda tāda notikuma. Es vienkārši reiz tā iedomājos. Mēs tādas palaidnības darījām visādas kaut kādas, par kurām bieži vecāki arī neuzzināja. Saku, tādā skolā ikdienā ne, bet tādā ārpus skolas vairāk ārpus skolas. Bet skolotājiem vienmēr tā es esmu izturējies ar cieņu diezgan lielu. Jo man, skolotājs vienmēr licies, viņš tur tā kā ir, lai Ne jau tāpēc, ka viņam vajag mani, man jau vajag, lai viņš man iemāca kaut ko. Un, lai arī varbūt pēc šiem notikumiem liekas, ka tā varbūt neizklausās, bet stundās vienmēr esmu diezgan tāds, ar respektu izturējies pret skolotājiem, ar cieņu. Un, jā, tādā ziņā, kaut kā tā. Tāda notikuma, es domāju, tas tādu bērnību padarīja ļoti krāsainu. Interesanti. Daudz iespēju visādi, ko darīt, ko nedarīt. Zin kā no pieredzēm mācās. Vai otrais lauku milzīgas neesmu nokurinājis. Jā, kaut kā tā. Jā, tas ir diezgan traks stāsts. Jā, to vajadzēja redzēt. Kā jūs beigās tur, ko jūs aizmukāt vienkārši un viss? Vai jūs izsaucāt kaut kādu vismaz ugunsdzēsējus? Tur tā kā bija tas ugunsgrēks bija tik liels, ka viņi nevarēja nepamanīt. Tas nebija tāds, tur kaut kāds mazs placis aizdevies. Tur bija tā, ka mēs aizskrējām prom, jo mēs sapratām, ka mēs vairs nevaram neko izdarīt. Tur biju es un vēl 2 mani draugi. Viens bija 1 gadu jaunāks un viens bija, es biju visvecākais, tā kā viens bija 2 gadus un viens 1 gadu jaunāks man. Un tad man tajā brīdī arī vecāki nebija mājās, bet man bija atstāts uzdevums, ka man ir jānopērk kaķim, jāaiziet uz pilsētu, kā nopirkt ēdieniņš. Un kad mēs aizskrējām prom no turienes, skājām pēc tā ēdiena kaķa. Un tā vieta, kur es dzīvoju, sanāk tā, ka viņi ir tādā uzkalnā un sanāk noiet kāpnēm tur lejā uz to pilsētas centru. Un kas tajā uzkalnā noteikti nevar no tā lejas redzēt. Un mēs bijām aizgājuši prom, mēs cerējām, moš sāks līt. Protams, ka nelīja. Bet mēs nākot augšā pa tām trepēm, mēs ieraudzījām to, kad vienkārši milzīgi tā vieta, kur es dzīvoju, tas pagasts, viņš vienkārši viss ir tā kā dūmos ritīgi.
Un tad mēs aizgājām no tās vietas, no manas mājas, var tā, nu, tā kā redzēt, tas ir kaut kāds, nezinu, tur puskilometru tālāk to vietu. Un tad, kad mēs aizgājām no manas mājas paskatīties to vietu, mēs redzējām vienkārši, ka tur ir tā kā, nu, tāds ugunsgrēks. Jā. Tur nevajadzēja zvanīt nevienam, tur tā kā, tu varēji pamodīt, tur uzreiz kundzei sēdīja klāt, viņi tur ilgi dzēsa, jā. Jā, kaut kā tā. Jā, nu, bet tas bija pirms kaut kādiem 20 gadiem. Ne, 20 gadiem nesanāk, gan tas daudz. Pirms kaut kādiem 16 gadiem apmēram varētu būt tā kaut kur. Jā, tā kaut kā. Jā. Tad varbūt ne īpaši pamainot tēmu, bet bišķi pamainot. Tad, nezinu, par bērnības vai vēlākiem gadiem par pirmās mīlestības stāsts varbūt. Pirmās mīlestības stāsts. Jā. Ja jums tāds ir. Nu, es tagad domāju, tā kā, vai, zin kā, ko mēs, tā kā, ko es varbūt uzskatu tādā ziņā, jo es, zin kā, to pirmo mīlestību ir tā grūti saprast, ir kaut kādas pirmais, kurš tev patika vai kas, bet tā kā tāda... Jā, vairāk tāda, jā. Ne, nu, kā vairāk aizgāja, nezinu. Tā ir, tad tur jau kā katrs drošien, gan jau kā katrs nosaukt, jā. Tur ir nu, tas ļoti dažāds tāds, man liekas, es par šo vienkārši esmu diskutējis ar kādiem citiem cilvēkiem, un tad vienmēr ir tas tāds, tā kā, ko tur to domā. Jā, katram savs. Bet, nu, droši vien jau kaut kādā, ja tā skatās, nu, kurš ir tas vecums, kad droši vien 4. klasē, es tā domāju, kad sāk jau, nezinu, dēni un meitenes viens otru tur kaut kā tur ķircina un, protams, jau, kad viņi to dara, tāpēc, kad viens otram patīk kaut kādā ziņā, tad droši vien, jā, es varētu atcerēties, ko tā bija tā 4. klase. Vienmēr bija tie klases vakars, ko visi tur gaidīja, un es ļoti labi atceros tā kā visu to, kad bija tās disenītes kaut kādas, un tu tā kā mēģini saņemties tās meitenes uzlūk dejot un tā, un tu tur padejo ar to meiteni, un es atceros, vienmēr bija tā, kā tā dejošana bija pašā sākumā, ko tā 4. klasē ir tas apķeršanās, ģet šitā tā kaut kādā, tad jau vēlāk jau tur tā kā apķēries un tā, un tas iedomājas, jā, kaut tā 4. klase varētu būt, nu, kaut kādas klases biedrenes. Jā, atceros, var pat nosaukt vārdu un uzvārdu droši vien. Tas nav nekas tāds, baigi tur slēpjams. Tad bija tāda meitene Zanecēra, kas man ļoti, ļoti patika tajā 4. klasē, un es arī viņai patika, kas bija, protams, ļoti forši. Nu, protams, ka tā mīlestība, ja tās pirmā patika, beidzās apmēram, nezinu, droši vien pēc 2 nedēļām, kaut kā tam līdzīgi. Nu, tā kā, uzreiz jau, nu, tajā vecumā nav, man liekas, nekas tāds, nu, es droši vien jūs arī nezināt, nav tāda cilvēka, kurš droši vien to 4. klases kopā ar kādu cilvēku līdz mūža galam. Tas ir tāds vairāk tāda veida iepatikšanās, tā kā, jā. Kaut kā tā, interesanti. Jā, un tad vēlāk, kā definētu tā pirmā mīlestība, nevis jūtas. Mīlestība. Jā, vai nav tā iedalīts īsti? Nē, nu tāda, tas jau atkal ir tā, tas jau tā ļoti specifiskāk, jā, nu tāds, zin kā, kādreiz, es tagad šobrīd tā jau esot jau bijis kaut kādās vairākās attiecībās un jau, tā kā vairāk saprotot to emociju, ko īsti nozīmē tā mīlestība. Tad ir tā, ka man ir īstenībā grūti pateikt, kurš ir bijis tas pirmais brīdis. Jo tā, kad es, piemēram, biju tajos kaut kādos pusauģa gados, tad ir tā, ka tev liekas, ka tu esi tur iemīlējies un tev patīk tas cilvēks. Bet tad, kad pēc kaut kāda laika tev ir kaut kādas citas attiecības, tad tu saproti to, ka tās varbūt mīlestības jūtas tajā brīdī īstenībā. Tu pat neesi sapratis, ka tas īstenībā tā nav nemaz bijis. Tev ir tā tikai licies, jo tev nav bijusi tāda pieredze, lai tu saprastu, kas īstenībā ir tā mīlestība. Jo mīlestība arī ļoti dažāda īstenībā, man liekas, izpausmes veidi ir un tam līdzīgi. Bet, ja tā skatās tādām pirmajām jūtām, ko es domāju, kad tā bija mīlestība, tagad jau tā vairs nav, bet tad es tā domāju, tā droši vien būtu kaut kāda 9. klase. Bija viena meitene, kas man ļoti patika un bija kaut kādu gadu, laikam jaunāka toreiz par mani. Tas bija 9. klasē, varētu būt kaut kādā 8. Un tad mēs kaut kādā, kad es mācījos 10. klasē, mēs tur kaut kādu to laiku sarakstījāmies, bet tur nebija tāds, ka mēs tur bijām kopā vai kaut kas.
Ja tad, jā, kaut kādā 10. klasē tā meitene, tur bija kaut viena ballīte,